Kaimiņu būšana ir sarežģīta lieta, kas patīk vienam, nedara citam. Valentīna Jērmaka dzīvo Imantā un daudzu skatījumā ir tik tuvu ideāla kaimiņa titulam, cik vien kāds var būt. Pateicoties viņai, 2 namu iemītnieki dzīvo ērtāk, siltāk un turklāt maksā par to mazāk. Es kādreiz līdz siltināšanai dzīvoju 14-15 grādos, sevišķi stūra istabās. Vienkārši nebija iespējams. Tāpēc es saku, es uzņēmos šito lielo darbu un slogu uz sevīm tikai tāpēc, ka man nebija citas izējas. Pirms 10 gadiem mājas iedzīvotāji ņēma ēkas apsaimniekošanu savās rokās un izveidoja dzīvokļu īpašnieku kooperatīvu savienību. Viņiem pievienojās arī kaimiņu māja. Valentīna kļuva par kooperatīva valdes priekšsēdētāju. Šajā laikā ēkai nomainīts jumts, karstā ūdensvada sistēma, veikts kosmētiskais remonts kāpņu telpā. Lai dzīvokļos samazinātu mitrumu un augstumu, tika pieņemts svarīgākais lēmums – nepieciešams siltināt bēniņus, fasādi un cokolstāvu. Un tad mēs ieviesām siltumskaitītāju uzskaiti. No viencauru sistēmas mēs pie katra radiatora likām apvēt cauruli, lai varētu regulēt savu siltumu katrs savā dzīvoklī. Vajag saprast, ka, piemēram, pazeminot temperatūru tikai pa 1 grādu telpās, mēs jau makā to jūtam kā 5 līdz 6% samazinājumu. Ja mājas renovācija veikta pareizi, tad siltuma patēriņu var samazināt pat vairāk kā par pusi. Tikmēr Valentīna savas mājas patērētās megavatstundas salīdzināja ar tāda paša tipa un izmēra nenosiltinātu māju kaimiņos, un rezultāti bija vēl iespaidīgāki. Redziet paši pēc maniem rēķiniem, ka es pa pagājušo sezonu esmu samaksājis tikai 107 latus pa visu apkures sezonu no 15. oktobra līdz 1. aprīlim. Ko Rīgas siltums teica, kad jūs tikko bijāt? Ziniet, Rīgas siltums atšķirībā no citām mājām. Tad, kad mums gāja renovācija, viņi skatoties salīdzinot ar blakus esošajām mājām, viņi vienkārši neticēja. Kad, kā tā mums tik maz siltuma patēriņš. Viņa gāja un zvana man no siltuma, kad viņiem jābauda siltuma skaitītājs. Neprecīzi rāda, saprotiet, aizdomas ir. Es teicu, jā, lūdzu. Un tagad viņi ir pārliecinājušies, tagad viņi zina, jo komercdirektors pie manis personīgi bija atbraucis un viss, kad viņi saka, jā, jums jau kāpņu telpas kā ārzemēs un viss. Es teicu, būtu visiem tā. Es teicu, kāpēc? Kāpnes ir tīras, kāpnes ir gaišas un viss. Viņi saka, jā, jums jau kā ārzemē. Skaidrs, ka Rīgas siltums jūs tagad pazīst kā cilvēku, kas rada viņiem liels zaudējums. Tieši tā. Valentīnas apsaimniekotos namus Allaž min kā labas prakses piemēru. Viņa lepojas ar paveikto, taču rūkti atcerēties, ka savulaik 20% valsts līdzfinansējumu nācās burtiski izcīnīt. Par šobrīd piedāvāto 50% līdzfinansējumu ēku siltināšanai toreiz viņa būtu varējusi tikai sapņot. Un nestoties uz to, ir cilvēki, kuri neizmanto tagad 50%. Kaut gan jūs izcīnījāt, tiešām izcīnījāt ar nagiem un zobiem 20%. Jā, tieši tā. Un tagad met pakaļ 50%. Jā. Tieši tā, tagad es ļoti daudziem esmu teikusi, kur es gandrīz visu Latvijas izbraukājusi. Un semināros esmu bijusi, jo ekonomikas ministra vienkārši tā tīri cilvēcīgi. Jā. Un es teicu, dariet, tas ir to vērts. Un ļoti daudzi tam ir piekrituši. Ļoti daudzi, jo saprotiet, kad es viņiem parādu, cik mēs maksājam un cik kādi mūsu aprēķini tiešām ļoti sevišķi rajonos vairāk saprotoši cilvēki ir. Tie, kas tiešām apzinās, ka tas ir jādara. Un tad es nesaprotu, kā var cilvēkam met 50% un es nevajag, es negribu. Tā ir cilvēka, kā saka, es nezinu. Varbūt visās mājās nav tādas Valentīnas kundzes, kuru to visu uzņemas un izdara. Gribu teikt, ka patreiz renovēt māju finansiāli ir ļoti izdevīgi saistībā ar to, ka pusi no renovācijas izmaksām sēdz struktūra fondi. Tik ļoti izdevīgi nosacījumi nav nevienā Eiropas valstī. Nav arī mūsu kaimiņos, ne Lietuvā, ne Igaunijā. Tur šie procenti ir krietni mazāki. Kopš dzīvokļu īpašnieki paši ir atbildīgi par savu namu, kopīgais uzdevums kaimiņus satuvinājas. Лариса, добрый. Счетчики в конце сентября будем менять последние 3 дня. В этом месяце. 28, 29, 30. Лаби, хорошо, Ларисочка, Лаби, всего хорошего, спасибо. Вот и Мурзик вышел. Мурзик. Привет.
Возьмем. Сейчас твою Мурзика сфотографируем. Pēc siltināšanas mājas iedzīvotāji arī sākuši daudz vairāk rūpēties par ēkas apkārtni. Paši iegādājas dekoratīvos augus apziņošanas darbiem un rīko talkas. Здравствуйте, Клавдия. Работаем, да? Ну, молодец вы вообще. Ну, Клавдия, я рада за вас. А сколько вам лет, Клавдия, скажите мне? Сколько вам лет? 93. О, 93. Вот видите, как убирает человек. Поработала часа 2-3, ушла. Правильно, потом опять вышла. правильно, ну молодец. Отдохнуть надо. Я ее Да, отдохнуть-то надо тоже, нельзя же так это самое. Ну посмотри, как красиво она убирает. Ну, Клавдия, это просто, не знаю, не человека, золото нам. Pašlaik Rīgā ir 6000 dzīvojamo māju, kurām nepieciešama renovācija. Tas ļautu uzlabot ēku energopatēriņu un samazinātu tās iedzīvotājiem komunālos maksājumus. Tādēļ enerģētikas aģentūra ir sagatavojusi Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu. Nu, 6000 mājas tas ir daudz. Esam siltinājuši 21. Ļoti maz vēl. Runājam patreiz tikai par kādu 0,5% no tā, kas mums ir jādara. Un ar tām mājām mums būtu jātiek galā tuvāko 20 gadu laikā. Tas nav tik vienkārši, jo vissarežģītāk patreiz ir neko nedarīt. Visneizdevīgāk iedzīvotājiem ir neko nedarīt. Valentīnai kaimiņi sola celt pieminekli, bet blakus esošo māju iemītnieki lūdz, lai arī viņu ēkas ņem kooperatīvā. Valentīna Bikli atbild, ka šis nav peļņas projekts, un lielākā uzslava ir tad, ja arī citi vēlas kļūt par kaimiņiem. Vai jūs esat domājuši arī par to, ka tagad pēc visiem šiem renovāciju darbiem, un jūs esat ne tikai siltinājuši, bet veikuši arī daudzas citas renovācijas, vai jūs esat domājuši par to, ka ir arī celta pašas mājas vērtība? Tieši tā. Pirmkārt, māja ir sakopta, apkārtnē ir sakopta, un es uzskatu to, ka garām gājēji, man te bija viena dzīvokļa nopirka to, kad viņi staigāja ap māju apkārt un gaidīja, kamēr kāds izies ārā un interesējās, vai nepārdodas jums dzīvoklis.